Jēkabpils novadā šodien valdīja satraukuma pilna atmosfēra. Pirmo reizi sanāca jaunievēlētais domes sasaukums. No 19 deputātiem 9 saglabājuši mandātu arī šajā termiņā, bet 10 ir jaunas sejas pašvaldības politikā. Darba kārtībā bija viens lēmuma projekts – Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja vēlēšanas. Uz amatu izvirzīts tikai viens kandidāts – līdzšinējais priekšsēdētājs Raivis Ragainis, kuru nominēja domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Kārlis Stars. Pirms balsojuma deputātiem bija iespēja uzdot jautājumus kandidātam. To izmantoja Leonīds Salcevičs un Aivars Kraps, vaicājot par kapitāla sabiedrību darbu, siltuma tarifu iespējamu samazināšanu, mikrorajonu attīstību un izglītības tīkla reformu. Mēra kandidāts atzina, ka viņš redz Jēkabpils otro vidusskolu kā stipru pamatskolu. Mums sistēma ir jāsakārto tā, lai viņa strādātu neatkarīgi no bērnu skaita, kurš nākotnē izskatās būs vēl mazāk. Pēc diskusijām deputāti saņēma vēlēšanu zīmes un izteica savu balsojumu. Ar 16 balsīm par un 3 balsīm pret par Jēkabpils novada domes priekšsēdētāju ir ievēlēts Raivis Ragainis. Mugura slapja, liekas, ka ne pirmo reizi, bet mandrāža tāpat ir, tāds uztraukums mazliet. Tomēr jauns atkal deputātu kolektīvs ir izteicis šo uzticību un noteikti, ka centīšos viņus nepievilt. Kāpēc jums šķiet, kāpēc neviens cits neizvirzīja savu kandidatūru? Visi zina, ka priekšsēdētāja darbs laikam ir viens no tādiem sarežģītākajiem, jo tu visu laiku esi publikas priekšā, tu visu laiku tajā esi iekšā, un tas ir diezgan grūti sadzīvē un ikdienā. Tas viss ir diezgan nopietni. Ragaiņa kandidatūru atbalstīja Latvijas reģionu apvienības, Jaunās konservatīvās partijas un Vienotības kopīgā saraksta deputāti. Starp viņiem arī domes jaunpienācējs Ainis Čāmāns. Pats par cik esmu pirmo reizi, noteikti nebūšu no tiem, kas nāks un tagad tur šķēpus lauzīsim par kaut kādām lietām. Es domāju, ka visas manis interesējušās lietas, laika gaitā ar darbiem ir izdarāmas. Līdzinājuma priekšsēdētāja vadībā. Pret Ragaiņa kandidatūru balsoja visi 3 politiskā spēka Latvija pirmajā vietā pārstāvji – Aivars Kraps, Elīna Serkova un Ilona Salmiņa. Esmu Jēkabpils 2. vidusskolas direktore. Un es tomēr balsoju par savu skolu, ka vidusskolas posma būtu. Savukārt par vietnieci izglītības un kultūras jautājumos kļuvusi Aija Vetere. Attīstības jautājumus turpinās pāraudzīt Kārlis Stars, savukārt par vietnieku veselības un sociālo pakalpojumu jomā pārvēlēts Aivars Vanaks. Katram no vietnieku amatiem tika izvirzīts tikai viens kandidāts un visus 3 amata kandidātus izvirzīja Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis. Katrīna Strode, Rihards Saliņš, Vidusdaugavas televīzija.